Sveiki šoreiz! Turpinām runāt par cilvēka pārmaiņām un ego, jo ego ir ļoti daudzās lietās, un tāpēc dažos video to nav iespējams izstāstīt, un šī tēma būs tā kā pa vairākiem video. Tātad, cilvēka iekšējais mērķis ir atmosties. Atmošanās ir pārējie apziņas stāvoklī, kuras laikā domāšana nošķiras no apzināšanās. Dažiem cilvēkiem tas, ko es runāju, var likties neizprotams vai bezmērķīgs, un tas nozīmē tikai to, ka jūs vēl neesat atmodies un jūs sapratīsiet to, kad pienāks īstais laiks. Bet, ja kaut kas jūs uzrunā un jūs saprotat, tad jūsu atmošanās process ir sācies un vai rit pilnā sparā. Citiem varbūt šis video palīdzēs apzināties, ka viņi sāk mosties un palīdzēs pātrināt šo procesu un palīdzēs atpazīt ego un to apzināties. Tā kā vienā video, kā jau es teicu, nevaru to visu izstāstīt, tad arī iesaku noskatīties pārējos video, kur šis viss tiks apspriests. Ziniet to, ka atmošanās procesu nevar pagriezt atpakaļ, bet to var aizkavēt ego. Nebrīnieties, ka jūsu pārmaiņu procesa laikā daudzi no jūsu paziņām pazudīs, bet viņu vietā nāks citi vai arī kādi draugi ies šo attīstības ceļu kopā ar tevi. Tevi varbūt atlaiž no darba, vai tu kļūsti par pozitīvu pārmaiņu vēstnesi savā darba vietā. Varbūt, ka tu pats izlem aiziet no darba, kad saproti, ka tev tas neder un vajag ko citu. Varbūt, ka tavs dzīves biedrs tevi pamet, vai arī jūs sasniedzat jaunu tuvības līmeni. Dažas pārmaiņas var izskatīties negatīvas, bet drīz vien tu aptversi to, ka tavā dzīvē rodas telpa, lai rastos kas jauns. Apkopojot visu kopā, sanāk prieks par to, ko dari, apvienojumā ar mērķi vai vīziju, kurā virzienā tu strādā, kļūst par entuziasmu. Lai gan tev ir mērķis tam, ko pašreizajā mirklī dari, mērķim jāpaliek tavas uzmanības centrā. Pretējā gadījumā tu nebūsi saskaņā ar visuma mērķi. Pārliecinies, lai tavs mērķis vai vīzija nebūtu tavs tāds, kā teikt, pompozais tēls un tāpēc slēpta ego forma. Piemēram, vēlme kļūt par slavenu aktieri, rakstnieku vai miljonāru. Ja? Pārliecinies arī, lai tavs mērķis nekoncentrētos uz kaut kā piederību. Pieņemsim milzu penthausu, ja jūras krastā, milzīgu uzņēmumu vai miljoniem uz konta. Palielināts paštēls vai vīzija par to, ka tev kaut kas pieder, ir statisks mērķis, un tāpēc tas nepiešķirs tev spēku. Tā vietā pārliecinies, lai tavs mērķis būtu, lai tavi mērķi būtu dinamiski, vērsti uz darbību, kurā tu piedalies, un caur to visu tu esi saistīts gan ar citiem cilvēkiem, gan ar veselumu. Tas nenozīmē, ka tev jābūt bezpajumtniekam, vai ceļotājam, kam nekā nav. Nē, vienkārši nenolieciet mantisko pirmajā vietā, jo, kad pienāk laiks, dzīve tev pati to visu dos, tikai ja pareizi mācēsi visu pielietot. Jo viss, kas tiek dots mantiskā veidā, ir kā apbalvojums, ka ej pareizi un lai tava dzīve būtu komfortablāka. Nepiesienies mantām, jo kapā tās vienalga līdzi nepaņemsi. Skaties uz sevi kā uz neskaitām cilvēku iedvesmotāju. Tieši ar savu darbu, darbībām un viņu dzīves bagātinātāju, nevis kā slavenību vai kaut ko pārāku. Izjūti, kā šīs darbības tevi padziļina un bagātina, un ne tikai tavu dzīvi,
bet arī daudzu citu cilvēku dzīves. Izjūti sevi kā tādu kanālu, pa kuru forša, labvēlīga enerģija izplūst tev cauri visiem par labu. Vēl, kas ļoti palīdz sazemēties, nonulēties, nomierināties, novērst domas un būt klātesošam šeit un tagad, ir elpa. To stāsta daudzās vietās, to pielieto ļoti daudzi. Par to ir daudz runāts un daudz dzirdēts. Visādas meditācijas, elpošanas, bet var vienkārši pats pie sevis vērot ieelpu un izelpu, to, kā gaiss ieplūst, izplūst un domās domāt nevis par kaut ko, bet tieši par to, kā viss tas process notiek, kā viss šis gaiss iet caur kaklu, teiksim, kā tev piepūšās vēders vai kā tev noplok vēders, ja? Un tu koncentrēsies uz ieelpu un izelpu, un tad tu sapratīsi, ka tu nespēji vienlaicīgi gan domāt, gan apzināties elpošanu. Ja tev raksturīgs nepārvarams izturēšanās modelis kā smēķēšana, pārmērīga ēšana, dzeršana, televizora skatīšanās, pieķeršanās internetam vai kas cits, var darīt tā, kad jūti šo vajadzību, apstājas un apzināti pelpo un padomā, kas ir šī vajadzība fiziska vai garīga, uzņemt vai patērēt, noteikt to vielu vai īstenot nepārvaramo vēlmi, tad atkal apzināti pelpo, un tad ir divi varianti. Vai tu atklāsi, ka nepārvaramā vēlme uz laiku pazūd, un tā vietā parādīsies kas cits, vai arī tā aizvien pārspēj tevi, un tu tam ļaujies un īsteno to. Nepadari to par problēmu, bet dari to, kā tu šai mirklī jūti, bet centies atkal un atkal apzināties, un ar laiku kaitīgo ieradumu modeļi kļūs vājāki. Man, piemēram, parādījās citas prioritātes, un viss, principā, pats mainījās. Un pilnībā neiespringu uz to, ka tagad pārstāšu dzert vai balēties. Neizjūtu nekādu spiedienu, ka jāmainās. Varēju iedzert, principā, un vēl joprojām varu iedzert, ja gribu, bet ar laiku sev par brīnumu sapratu, ka tas man vairāk neliekās saistoši. Vēl pieminēšu par svarīgo būt šeit un tagad. Cilvēks piedzimst ar iekšējo vēlmi darboties, un ja tev nav to, kur likt, tad rodas agresija. Ja cilvēkam pagātne ir vērtīgāka par tagadni, tad šie cilvēki dzīvo pagātnē un nekur uz priekšu nevirzās. Tā ir principā eksistēšana, un tur neko viņiem nevar palīdzēt, kamēr viņi paši nav sapratuši. Tad, kad tu esi piepildīts un laimīgs, tad tev nav laika domāt par pagātni, un tevi neinteresē pagātne. Cilvēks skatās atpakaļ tad, ja pašreizējā brīdī viņš nejūtās apmierināts. Tad var būt, ka jūs esat šeit un šajā mirklī, savukārt prāts atrodas vai nākotnē, vai pagātnē, un nākotnē, principā, prāts ceļ savas gaisa pilis. Vienmēr ir iespējams tikt galā ar pašreizējo brīdi, taču ir neiespējami mēroties spēkiem ar kaut ko, kas ir tikai, principā, prāta projekcija. Nav iespējams pieveikt nākotni. Vienmēr atcerieties, ka emocijas ir ķermeņa reakcija uz prātu, uz prāta veidotām ilūzijām. Kādu informāciju ķermenis nepārtraukti saņem no ego, no šī mākslīgi radītā, prāta radītā es, ja, ka ir jāuzmanās, es esmu apdraudēts. Un kādas emocijas rodas, kad saņemam šo nepārtraukto vēstījumu? Protams, ka tās ir bailes. It kā liekas, ka bailēm ir daudz iemeslu. Bailes no zaudējuma, no neveiksmes, bailes tikt sāpinātam un tā tālāk un tā joprojām. Taču patiesībā tas ir tikai ego bailes no nāves un no iznīcināšanas.
Ego vienmēr liekas, ka nāve viņu gaidājas stūra, tāpēc tas pa visām varītēm meklē variantus, kā izdzīvot ar jebkuriem variantiem un jebkurā veidā. Stāvokli, kad esat identificējies ar prātu, bailes no nāves ietekmē visus dzīves aspektus. Tā pati šķietamā ikdienišķā un normālā lieta, kā vēlme uzvarēt strīdā un pierādīt to, ka otrs cilvēks maldās. Ja? Aizstāvot to mentālo pozīciju, kas ir kļuvusi par jūsu identitāti un ir tieši saistīta ar bailēm no nāves. Kļūdīšanās prātā balstītajām es nopietni draud ar iznīcību. Tāpēc jūs tāpat kā ego nevarat atļaut kļūdīties, jo kļūdīšanās ir nāve. Šī iemesla dēļ ir izcīnīti daudzi kari un izjukušas daudzas attiecības. Ja jūs esat atbrīvojušies no prāta važām, tad jums ir pilnīgi vienalga, vai jums ir taisnība vai nē. Jūs varat tieši un skaidri izklāstīt, kā jūtaties un ko domājat. Ja? Taču nebūs vairs tā agresija un nebūs aizsargāšanās. Taču es sajūta rodas no dziļākas un patiesākas vietas sevī, nevis no prāta. Uzmanieties no jebkādas aizsarga sistēmas radīšanas sevī. Kas jums būtu jāaizsargā? Ja? Iedomātu identitāti, prāta veidotu kaut kādu tēlu vai neīstu realitāti. Kad jūs padarāt šo modeli apzinātu, to izdzīvojat, jūs spējat no tā atrauties. Apziņas gaismā šis neapzinātais modelis ātri vien izzudīs, un tās būs beigas visiem strīdiem un cīņai par varu, kas tik ļoti posta attiecības. Vara pār citiem ir ar spēku nomaskēts vājums, jo patiesa spēks ir cilvēka iekšienē, un katram ir iespēja to iegūt. Attīstiet sevī kaifu dzīvot, baudīt šo mirkli, priecāties, baudīt sīkumiņus, skaistumu. Vienmēr atcerieties, ka katrā mīnusiņā ir savs plusiņš. Meklējiet šos plusiņus, ja, un sapratīsiet, cik dzīve ir skaista. Sāciet baudīt un principā uz pilnu klapi, ja, tā, lai jums tas radītu tādu iekšējo gandarījumu, kas atspoguļosies arī ārpusē un iedvesmos citus. Tāpēc paldies, ka klausījāties. Tiksimies citā video, kur turpināsim runāt par ego.